Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa. Dievs ir ar mani 10. nedēļas lasījums. Piektdiena. Atkal mājās. Nometnē atskanēja sauciens. Brāļi bija atgriezušies. Priecīgām sirdīm un izsalkušiem vēderiem visas ģimenes steidzās viņus sagaidīt, bet pagaidiet, kāda pietrūkst. Kur ir Simeons? Brāļi ātri pastāstīja savu savādo stāstu. Viņi bija tikušies ar lielo Ēģiptes pārvaldnieku un saņēmuši daudz labības, bet pārvaldnieks bija domājis, ka viņi ir izlūki, tāpēc viņi tika ieslodzīti cietumā. Simeons joprojām bija tur un gaidīja, kad viņi atgriezīsies kopā ar Benjamīnu. Kas par stāstu? Kādās nepatikšanās viņi bija nonākuši? Nabaga tēvs Jēkabs vēroja, kā brāļi ber laukā no maisiem labību. Tad kopā ar labību no maisiem izbira viņu nauda. Un viņi un viņu tēvs ieraudzījuši naudas vīstokļus sabijās. 1. Mūzes 42:35. Vai pārvaldnieks domās, ka viņi to ir nozaguši? Kas ar viņiem tagad notiks? Lielais brālis Rūbens drosmīgi paskatījās uz tēvu. Viņš aizvedīs Benjamīnu atpakaļ uz Ēģipti un nokārtos visas neskaidrības. Dod viņu manā rokā, es tev viņu atvedīšu atpakaļ, viņš teica. 1. Mūzes 42:37. Pārējie brāļi piekrītoši pamāja ar galvu. Viņi vairs nebija ļauni brāļi. Dievs viņus bija pārveidojis par gādīgiem un mīlošiem brāļiem. Ko teica tēvs Jēkabs? Izlasīsim 1. Mūzes 42:38. Un viņš sacīja, manam dēlam nebūs iet ar jums, jo viņa īstais brālis ir miris, un viņš ir viens pats atlicis. Ja ceļā, kurā jūs dodaties, ar viņu kas notiek, tad jūs manus sirmos matus ar skumjām novestu pazemē. Brāļi skumji saskatījās, ko nu lai dara. Viņi to nezināja, bet Dievs zināja. Viņi varēja paļauties, ka Dievs apmierinās visas viņu vajadzības. Mani interesē. Izlasi savu atmiņas pantu, kā Dievs Jēkaba ģimenei deva to, kas tai bija vajadzīgs. Dzirdēsim atmiņas panta Filipiešiem 4:19 melodiju. Es ticu, ka tu to jau zini no galvas. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Filipiešiem 4:19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību.
Prieks, ka šonadēļ bija kopā ar mani un klausījies šos visus brīnišķīgos stāstus par to, kā Dievs rūpējas par katru mūsu vajadzību. Novēlu, lai tev ir jauks šis sabats, kas iesāks jau šovakar, kad norietēs saulīte. Tevi gaida īpašs sabata stāsts par Elenu un kādu dāvanu, bet tagad vēl saliksim rokas un pateiksimies Dievam. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mums dod visu, kas mums nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot priecīgi un laimīgi. Paldies par Tavām rūpēm, gādību un mīlestību. Par to no sirds pateicos Tavā vārdā, Jēzu. Āmen!